šajās dienās pie mums viesojās viesi no misijas, kuras vārds ļoti grūti izrunājums, kā jau no rīta tika pieminēts. Un tas vārds, es gribēju paskaidrot, ko tas vārds klasiskā vārda nozīmē. Latviešu valodā arī ir tādi vārdi, ko grūti izrunāt un kas ir salikteņi. Piemēram, latviešu valodā ir 3 vārdu saliktenis, vai kāds zina 3 vārdu salikteni, piemēram, latviešu valodā. Salds kā maize. Man ienāca prātā piespiedu maize. Arī 3 vārdi, vai ne kopā. Un droši vien vēl ir kādi vārdi. Arī citās valodās tā tas ir. Un arī zulu tautā ir šis vārds ir 3 vārdu saliktenis. Un tad tur ir 3 vārdi iekšā. Ko? Tā ir vieta. Vārdiņš siza nozīmē palīdzība. Un vārdiņš bantu nozīmē cilvēku. Un, kad to kopā viss izrunā, tas nozīmē vieta, kur palīdz cilvēkiem, vai cilvēku palīdzības vieta, vai tā varētu nosaukt. Lūk, mums šajās dienās mēs esam izvēlējušies tādu tēmu, par ko runāt, un tas ir no 65. psalma 10. pānta viducītes. Un kaut kā lasot šo te psalmu, tas tā iekrīt sirdī, ka tur bija rakstīts Dieva straudā ūdens ir pa pilnu. Un šeit apkārt ir runāts par dabu, par dabas skaistumu. Tur ir runāts arī par to, ka Dievs tiek slavēts, arī par to, ka cilvēki savās lūgšanās nāk pie Dieva. Tādēļ, ka cilvēks sirds nospiež kādas nastas, ko viņi nes. Un mēs arī savā dzīvē varam to redzēt, ka arī mūs nospiež tādas lietas, kur mēs esam kļūdaini savā dzīvē aizgājuši, kur mēs esam aprēkojušies vai izdarījuši kādas grējas lietas dzīvē. Tāpēc, ka tas spiež cilvēku nāk pie Dieva. Viņš saprot, ka savādāk es nevaru iztīrīt to vai sakārtot to, ko es esmu sadarījis grējas. Un tāpat arī šeit tālāk mēs lasot, mēs nonākam šī rakstvieta, kur rakstīts, ka Dieva strautā ūdens ir pa pilnu. Un jau šajā rītā brālis pieminēja arī to raksturvietu no pravieša Ecekela grāmatas, kur bija runāts par Dievu. Un vēl mēs šajās dienās esam bijuši gan Liepājā, gan Sakā, esam bijuši ar jauniešiem, esam sarunājušies. Un visās vietās bija tāda cilvēku tāda atvērtība un interese par to, ko tad Dievs ir sagatavojis priekš mums un kas ir tie iemesli, kāpēc mēs ikmaz kaut ko piedzīvojam no Dievu. Jo Bībele viss runā par to, ka Dievs ir liels, ka Dievs ir visvarens, ka viņš ir spēcīgs darīt daudzas lietas, bet mēs nevaram, ka ir kaut kādas lietas, ir kaut kāds šķēršļi, kas kavē šiem lielumam parādīties dzīvē realitātē. Un lūk, un saprast to un novērst šīs lietas manā sirdī, tev tavā sirdī, tavā dzīvē, manā dzīvē. Tā ir tā atslēga, caur ko mēs varam piekļūt šim avotam. Un es ceru arī, ka brāļi šajā vakarā vēl padalīsies ar kādām domām. Un tāpēc es lūkšu, lai brālis Hans Hendels mums padalās ar Dievu vārdu un ar liecību. So now I ask you to come and share. Thank you very much for this opportunity. Sirsnīgs paldies par šo iespēju, ko jūs esat devuši mums. Share also what God has done in our life, but also dalīties ar to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, bet arī what we were privileged to see and to experience. Un arī to, ko mēs varējām šeit redzēt un piedzīvot. And I also want to, first of all, to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Bet pirmkārt vēlos jūs visus sirsnīgi sveicināt mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus vārdā. Jan Willem already forwarded all the greetings which we have brought with us. Un Jans Vilams no rīta jau visus tās sveicienus nodevis, kurus mēs esam paņēmuši sev līdzi. And we are thankful that so many people are praying also for these days. Un mēs esam pateicīgi
pateicīgi arī par to, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas lūdz Dievu par šīm sapulcēm, par šīm tikšanās reizēm. We're also thankful that we have this opportunity that God has also paved the way to Latvia. Un arī mēs esam pateicīgi par to, ka Dievs ir caur šīm iespējām kaut kādā veidā sagatavojis ceļu uz Latviju. Having said paved doesn't mean that the road is always very smooth. Un ja tas ceļš ir sagatavots, tas vēl nenozīmē, ka tas ceļš vienmēr ir tik ļoti līdzenis vai bez kādām grūtībām. Something which I wanted also to share with you today, that God's narrow path is very seldomly smooth. Un vēl viena lieta, ko es gribētu uz līdzdalīt, ir tas, ka Dieva šaurais ceļš ļoti reti ir tāds ļoti lūdz līdzenis. Now the topic of this day is this rivers of God which are full of water. Un šodienas tēma un šo vairāko dienu tēma ir tieši par to, ka Dieva straudā ūdens pa pilnam vai Dieva upē ir ūdens pa pilnam. And we heard today about the river which kind of flows out under the threshold of the door in the temple. Un jau šorīt no rīta mēs dzirdējām šo vēstu par to, ka no Dieva nama sliekšņa iztek ārā maziņš strauts un kļūst par upi. And close to that is also connected this one verse from John 7. Un cieši saistīts ar šo raksturvietu ir arī teikums no Jāņa evaņģēlijas 7. nodaļas. But you also heard that who believes, as the scripture says, from his belly will flow rivers of living water. Kur ir rakstīts 37. pantā, kad tas cilvēks, kas ticēs, tā kā svētajos rakstos ir sacīts, no tā cilvēka miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. Now what I wanted to turn today is to this belief. Un tas, ko es vēlos šodien pievērst uzmanību šai ticībai. Because there are so many beliefs in this world. Jo šajā pasaulē ir ļoti daudz un dažādi ticējumi. People believe all possible things that are also impossible. Cilvēki tic visvisādām iespējamām lietām, bet arī daļai pat arī neiespējamām lietām tic. But if the Lord says, who believes in the scripture, or believes in me as the scripture says, Bet ja tas kungs saka, ja kāds tic man vai ja kāds tic man tā kā svētajos rakstos sacīs, he means with that something very specific. Tas nozīmē kaut ko ļoti īpašu. It's not a faith which is kind of Wilhelm Busch probably know this youth pastor from Germany. Un varbūt es zinu tādu jauniešu mācītāju Wilhelm Busch no Vācijas, viņš ir teicis kādu teikumu. Who once preached about faith and belief. Viņš kādreiz sludināja tādu svētrunu par ticību un par ticējumiem. And he said it's not a belief like I'm walking along the street and someone asks what's the time, and they say, well, I believe it's somewhere around 4 o'clock. Viņš teica, tā nav īsti ticība, ja kāds cilvēks iet pa ielu un pēkšņi garām gājiem jautā, cik pulkstens, un viņš saka, es ticu, ka ir kaut kā 4 pulkstens. Or something like, well, I believe tomorrow will be sunshine, no rain. Un ja cilvēks saka, es ticu, ka rītdien būs arī saule un nebūs lietus, tā arī nav ticība. No, he says, this faith knows that my Savior lives and he has saved me. Un viņš runā to, ka ticība ir tā, kas tic, ka mans glābējs dzīvo un ka viņš ir mani kaut izglābis. And if you ask some, especially only young people, just across in the church, in Christianity, you ask people, are you saved? Viņš tika savās. Yeah. Un Vilkans Bušs ļoti bieži jauniem cilvēkiem draudzē vaicāja tieši tāds jautājums.
tici, ka tu esi glābts. He not suddenly got the answer that, yes, I believe so. Viņš bieži saņēma tāds atbildes, ka jā, es ticu tam. Probably I am, but we'll see, kind of. Dažreiz kāds teica, jā, iespējams, ka es esmu, bet redzēsim, kā būs. He says that's not the faith described in the Bible. Bet tā nav tā īstā ticība, kas ir aprakstīta Bībelē. The faith the Word of God speaks about is I'm certain. Bet ticība, par kuru runāts ar Bībelē, ir rakstīts, ka es esmu drošs par to vai pārliecināts par to. Although I haven't seen it yet, but I know. Lai es to vēl neesmu redzējis, bet es to zinu jau tagad. Because I've experienced it. Jo es esmu to piedzīvojis. Now, having conversations with people who may believe in a God who exists somewhere. Un tad, kad viņam bija sarunas ar cilvēkiem, kas teica, ka viņi tic Dievam, kas kaut kur eksistē. But there's kind of a misty figure in their perception or in their thoughts. Un tas varbūt ir kaut kāds tāds nenoteikts priekšstats par to, par viņu domās. When confronted with the question of faith, tad viņš saskārās ar jautājumu par ticību. they usually say, well, there's probably somewhere, but I have to live my life. Un tad cilvēks atbildēja, viņš teica, jā, iespējams, ka kaut kur ir Dievs, bet man jādzīvo savu dzīvi. But there is one thing in the life of every believer or Christian. Bet ir kāda lieta, ir viena lieta, ikviena ticīgā cilvēka, ikviena kristieša dzīvē. And that is to experience God in such a way that you know my Savior lives. Lai tu varētu piedzīvot Dievu tādā veidā, lai tu arī varētu ar pārliecību teikt, ka mans glābējs dzīvo. Now I myself turned to God when I was 37. Es pats pievērsos Dievam tikai tad, kad man bija 37 gadi. Till then I heard about the gospel, I heard about God, but it was something very distant from me. Līdz tam brīdim es biju ticējis, es biju dzirdējis kaut ko par Dievu, bet tas bija kaut kas ļoti tāds tāls un nevajadīgs. Until, well, it is, I would say it's my grandma, but it's not my grandma. Es gribēju teikt, tā ir mana vecmāmiņa, bet laikam viņa man nav tieši vecmāmiņa. She just looked after me. Viņa pieskatīja mani. When I was a small toddler. Kad es biju tāds maziņš mazulis vēl. And a couple of years before I turned to God, or our family, I should say. Dažus gadus pirms es kļuvu par kristieti, vai visu manu ģimeni kļuvu arī par kristiešiem. She said, Hans, you have to turn to God. Viņa teica tāds vārds, teica, Hans, tev ir jāpievēršās Dievam. And I said, well, you know, I believe that there is a God. Viņa atbildēja, tu zini, es jau ticu Dievam, ka Dievs ir. But she said, is Jesus Christ your personal Savior? She asked me, is he my personal Savior? Un viņa jautāja man tieši jautājumu, teica, bet vai Jēzus ir tavs personīgais pestītājs, glābējs? Now, I didn't answer this question because the answer was plainly no. Es šo jautājumu nevaru atbildēt un neatbildēju, jo tam vajadzēs skanēt, ka nē. But that cut so deeply into the heart that basically stayed there for the years after. Bet šis jautājums tik dziļi iecirtās manā sirdī, ka viņš palika tur vairākus mēnešus vai vairākus gadus. Until I, by the grace of God, got to a point where I got to learn Him, to know Him. Līdz es nokļuvu līdz šim te punktam savā dzīvē, ka es sāku mācīties pazīt viņu un iepazīt viņu. Learn to see myself in His sight, in His light. Ieraudzīt sevi
viņa gaismā un no viņa skatu punkta, kāds es esmu. Experience forgiveness. Piedzīvot viņu piedošanu. Now I wanted to go to another verse in Mark 11. Tagad es gribētu pievērsties raksturvietai no Marka evaņģēlija 11. nodaļas. And that's verse 22 and the following. Un tur ir no 22. panta uz priekšu sekojošajā teikumā. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, ticiet uz Dievu. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Un tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Now, the Lord answered actually to the point Peter raised when he said the tree which withered in the evening and which was cursed by Jesus in the morning. Un tādā veidā Jēzus atbildēja uz Pētera jautājumu par to koku, kurš no rīta vēl bija zaļš un pēc Jēzus vārdiem bija novīts. But that is the faith which starts with God. Bet tā ir ticība, kas sākās no Dieva. It is faith which is not developed by any training or exercising. Tā nav ticība, kas ir attīstīta no kaut kāda treniņa vai kaut kādas vingrināšanās. And if I pray, and this prayer implies it also starts with the Lord. Bet ja es lūdzu un pēc tā tiecos, tad arī tas sākās no tā kunga. And if the Lord talks about a mountain here, which might be cast into the sea or just removed from one place to the other. Un ja tas kungs runā par kalnu, kurš ir jānostumj un kuram jāikrīt jūrā, ja? It's not something I would like to set in front of the garage of my neighbor because it was bad to me. Tas nenozīmē, ka tagad man vajadzētu kādu kalnu piestumt pie garāžas manam kaimiņam, jo viņš tik slikti pret man izturējies. But it's only because it happens just to glorify God. Bet tas nozīmē, ka notiek kaut kādas lietas, kuras pagodina, ļoti lielā mērā pagodina Dievu. And if even the neighbor has done something unrighteous, un pat ja mans kaimiņš man ir kaut ko izdarījis netaisnīgi, it is the faith which leads me to the point to forgive him and to cover it with love. Un tad tā ir ticība, kas mani virza līdz tam punktam, kad es esmu gatavs piedot viņam šo nodarījumu un to atstāt. And that's the faith the Lord also expects from us. Un tā ir tā ticība arī, ko tas kungs sagaida no mums. He wants to see in us. Viņš grib redzēt šo ticību mūsos. This faith is fed by this streams of living water. Viņš grib redzēt šo ticību, kas tiek barota no dzīvā ūdens straumēm. Because the source of this faith is also God, is our Lord. Jo šīs ticības avots arī ir tas kungs, mūsu Dievs. And no one can take this faith from you. Un kādā veidā tad cilvēki jums varēs atņemt šādai ticību? Because that's something you have experienced. You know it's there. Jo tas ir tas, ko tu esi piedzīvojis, un tu zini, ka tas tā ir.
And that puts you in His light and the comprehension of what the Lord is doing. Un tas noliek jūs pašus Dieva gaismā, ka tu saproti, ko Dievs dara, ka tu aptver to, ko Dievs dara. That takes us along also this narrow path. Un tas mūs arī aizved pie šīs te šaurā ceļa. Very often you can hear, well, come to Christ and your life will change. Ļoti bieži var dzirdēt to, ka nāc pie Kristus un visi tava dzīve izmainīsies. And you think, well, then all my problems disappear. Un es varu domāt pie sevis, tad visas problēmas ir pazudīs tagad. No, they're not. Nē, bet šīs problēmas nepazudīs. But you would see them entirely differently. Bet tu skatīsies uz šīm problēmām pavisam ar savādāku skatu. At points where you don't know further. Šis skats jūs liek skatīties nedaudz tālāk. If you realize your end with your children, Vai tas ir saistīts ar jūsu bērniem? with the people around you, Vai ar cilvēkiem apkārt, who don't understand you, kas varbūt nesaprot jūs, or who even blame you for something you never done? varbūt ir kāds cilvēki, kas vaino jūs par kaut ko jūs īstenībā neesat izdarījuši. That's where you get to draw from this living water. Un tas ir tas, no kur jūs varat smelties no šī dzīvā ūdens straumes. Knowing and trusting that the Lord has brought you to this point. Zinot un uzticoties viņam, ka viņš mūs atvedis līdz šim punktam. To unveil all the things which are on your heart. Lai varētu atklāt visas tās lietas, kas ir jūsu sirdī. Which had been probably hidden and maybe unconscious to yourself. Varbūt tās lietas ir apslēptas, varbūt neapzinīgi viņas neapzinoties viņas tomēr ir mūsu sirdīs. But God has to take it through. Bet viņš grib izvest cauri mums. And I had spoken to this friend of mine, I'd call her. Un tad, kad es sarunājos ar šo sievieti, ko es saucu par savu vecmāmiņu, I thought by myself, why do I have to turn to Christ? Why do I have to repent at all? es domāju tā, priekš kā man tas ir vajadzīgs kaut ko nožēlot un pievērsties Kristum. I haven't killed any person in this world. Es nevienu cilvēku šajā pasaulē nemaz neesmu I nogalinājis. haven't raped anyone. I haven't robbed anyone. Es nevienu neesmu apzadis, es nevienu neesmu izvarojis. I haven't been stealing. Es nenodarbojos ar zākšanu. And now that's certainly something bold statement to say. I haven't lied. Varbūt tas būtu pārāk spēcīgs teikums teikt, ka es neesmu melojis. But put a little bit mildly, well, I didn't commit any great lies. Let's put it this way. Un es varbūt teikt, ka es neesmu nekāds tāds liels melis teicis. And those whole lies, that does everybody in this world anyway, so Bet tos mazos melus, tos jau visi cilvēki tāpat. why bother? That's Kas par to uztrauc? Kas par to uztraucas? To ik viens cilvēks dara. so in conclusion, I'm a good man. Un beigās man secinājums, es esmu labs cilvēks. And that is what usually separates it most from God. Un ļoti bieži šīs paziņojums ir tas, kas visvairāk cilvēku šķir no Dieva. I was told today in the morning when doing breakfast. Brokas laikā mēs sarunājāmies. And I was asked how are things going in South Africa. Man jautāja to, kā tur lietas notiekās Dienvidāfrikā. At a mission while we were there, beginning of March to middle of March. Jā, es biju aizbraucis uz to misijas stāciju kaut kur no marta sākuma līdz vidum. And I said, one thing which touched me most. Un tad es teicu, bija kāda viena lieta, kas man sirdi ļoti pieskārās manai sirdī. See, I don't know how many young men who have been completely transformed. Kad es redzēju daudzus jaunus cilvēkus, kuru dzīves bija pilnībā pārveidojušās. They
They come from prison, they come from the streets. Tur bija puiši, kas nāca no cietuma, kas nāca no ielas. Many of them are addicts to drugs. Daudzi ir atkarīgi no narkotikām. Many of them are murderers. Daudzi ir nodarbojušies ar slepkavībām. One said a testimony, he said I don't know how many people he had killed. Viens no viņiem stāstīja to, ka viņš pat nemaz neatcerās, cik daudz cilvēku viņš ir nogalinājis. He said after that, the smell of the blood of his victims was still sitting in his nose. He couldn't get rid of it. Viņš teica, bet pēc visa tā, man to nogalināto cilvēku asins smaka vai, un viņu tā kā nāsīs joprojām sitās. He was in Nevar tik brīvs no tā. such an inner unrest that he couldn't sleep at night. Viņš teica, viņam tas sagādāja tādu nemieru, ka viņš nevarēja naktī gulēt. He was torn apart by Viņš this tā kā plosīja. nervousness. Viņa nervozitāte tā kā plosīja gabalos. He couldn't find inner peace. Viņš nevarēja atrast iekšēju mieru. Now, having come to the mission, Un tad viņi atbrauc uz to misijas staciju. and that's what happened with all the others who we seen who made their life right. Un tas pats arī noticies ar daudziem jauniešiem, kas bija saveduši savu dzīvi kārtībā. Tur. They changed from the outside. Ka pēc šīs iekšējās pārmaiņas arī ārēji viņi izmainās. This cleansing started inside. Tā tīrīšana un tā šķīstīšana, kas iesākās iekšēji cilvēku, Changed them also from the outside. arī no ārpuses viņas izmainīja. And many of them, they went back into the prisons to preach the gospel there. Un daudz no viņiem atgriezās atpakaļ cietumā, lai sludinātu tur evaņģēliju. When they would come there and talk to the guards, Un tad, kad viņi aizgāja atpakaļ tur un sarunājās ar viņu tiem apsargiem, they didn't recognize them anymore. tie apsargi viņus vairs nepazina. They even asked them, "Don't you remember me? Un viņi jautā, vai tu man neatceries? I was this, I don't know, leading a gang inside the prison." Es biju tas cilvēks, kas vadīja šo bandu tur cietumā. One of those prisoners you didn't know what to do with anymore. Viens no tiem cietumniekiem, ar kuriem tu nezināji, kā tikt galā. Now they have changed completely. Bet viņi tagad pilnīgi izmainījušies. And going back again in my life, many years back, Tad atgriežos atpakaļ manā dzīvē daudz gadus iepriekš. I thought when I hear such a testimony, I think that's a great work of God. Tad es dzirdot šo te jauniešu liecību, vai tas ir liels Dieva darbs. Until God told me, Un līdz brīdim, kamēr Dievs teica man, you know, the repentance of a so-called good man tā savukārt labā cilvēka atgriešanās is at least as big miracle as the one of a criminal, of a murderer. teica, tā ir tikpat, vismaz tikpat svarīga lieta kā krimināla cilvēka atgriešanās. In Matthew Mateja evaņģēlijā 9, verse 13, 9. nodaļā, 13. pāntā, let's say 12. no 12. pāntā lasīt. And Jesus heard that. He said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go alone to the needs. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." Un 12. 13. pāns, 9. nodaļa. Un viņš, tas ir Jēzus, to dzirdēdams sacīja, ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Bet jūs ejiet un mācieties, ko tas nozīmē. Man patīk žēlastība un ne upuris, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. And when I read this verses the first time, I thought, well, I have to admit,
at that time we realized I haven't understood that rightly. Tad, kad es pirmoreiz lasīju šo te rakstu vietu, man jāatzīstās, ka es šo rakstu vietu tā nemaz pareizi nebija sapratis. I just left it for later. Un es atstāju vienkārši pagāju tai garām un atstāju vēlāk. The next time, so I thought, well, maybe there are some healthy people in this world. Un es domāju, nākušais, kad es lasīju šo rakstu, es domāju, varbūt ir kādi veseli cilvēki šajā pasaulē. Who are well and can be the physician. Kuri ir tik veseli, ka viņiem pat nevajag nekāda ārsta. Until I realized, strictly speaking, the Lord speaks here from what the people see themselves on the other side. Līdz kamēr es sapratu to, ka Jēzus šeit runā par to, kā cilvēki redz sevi paši savā skatījumā. And I saw myself again, because before that I saw myself quite healthy as well, in spiritual terms. Un tad es varēju sev paskatījos, ka tādā garīgās skatījumā es tādā veidā sevi redzēju, kad es redzēju sev, kad es vesels. Ethical person. Es esmu ētiski pareizs cilvēks. With certain norms and morals. Ar konkrētiem morāles noteikumiem un konkrētiem principiem. But yeah, if you turn to the other verses in the Bible, bet, ja es pievēršos un skatos citas raksturvietas Bībelē, where it says everybody, without exception, have sinned. Kurā ir rakstīts, ka ik viens bez izņēmuma ir grēkots. There's only one person who walked on this earth where the Bible says he is sinless. Ir tikai viena persona, viens cilvēks, kas uz šīs zemes staigājas bez grēka. And that's the Lamb of God. Un tas ir Dieva jērs. And the Lord has to bring us to this point. Un tas kungs, viņam ir mūs jāaizved līdz šim punktam. And the farther we go, viņš mūs ved. The deeper he has to immerse us into this water. Un dziļāk viņš mūs arī iegremdē šajā te ūdenī. But the question also is, do I allow it to happen? Bet vienmēr jautājums parāda to, vai es atļauju viņam to darīt pie sevis. I thought it is also a very good image what we heard today from Ezekiel. Es domāju, tas ir ļoti labs salīdzinājums, ko mēs dzirdējām no Ezekiela grāmatas. As long as you can touch the ground with your feet. Tik ilgi, kamēr mēs vēl joprojām ar savām kājām sajūtam šo zemi un savām kājām. You can walk quite easily around. Mēs varam staigāt diezgan labi, mēs varam staigāt apkārt. But once you lost your contact to the ground, bet tikko tu pazaudē šo te kontaktu ar zemi, the only thing you can do is swim. Tad no tā brīža tu vienīgais, ko tu vari darīt, tu vari tikai peldēt. Or let the water to carry you. Vai arī atļaut, lai ūdens tevi nes. And that's where we have to get to. Un tas ir punkts, pie kura mums ir jānonāk. And I'm fully immersed in this living water. Ka mēs esam pilnīgi iegremdēti Dieva dzīvajā ūdenī. That there is nothing from my own will or self-fulfillment. Ka tur vairāk nekas nav palicis no sava labuma vai no savas pašapmierinātības. But everything is in the Lord. Kā visas lietas atrodas tajā kungā. And that's also the faith. Whoever can take you. Un tā ir arī šī ticība, ka tagad Dievs var mūs pieņemt. Even when people come and say, well, might be your experience, might be your imagination, might be something what you dreamt of. Un citi cilvēki man teikt, jā, tas ir tava pieredze, tas ir tava iedomās vai tava fantāzija. But you have experienced that. Bet tu pats zini, ka tu esi to piedzīvojis. You've been through that. Ka tu esi gājis tam cauri. But then also, God takes you to the next step.
Bet tad arī Dievs tev ved uz nākošo soli. Well, one day, and again I talk a little bit from our family life. Un tad kā dienu, es gribētu pastāstīt vienu tādu notikumu no savas ģimenes dzīves. We really were at risk that our children might be taken away from us. Mēs nonācām tādā situācijā, ka mūsu ģimenes bērni mums var tik paņemt projām. Because we dared to teach them at home, we did homeschool. Jo mēs bijām uzdrošinājušies sākt savus bērnus mācīt mājasskolā. And yet, in Germany, the administration doesn't allow that. Un Vācijā administrācija un vadība neatļauj mājaskološanu. And so, the only thing we could do is just to go onto our knees. Un vienīgā lieta, kas mums bija palikusi, ka mēs varējām tikai pazemoties uz saviem ceļiem lūgt Dievu. And to cry out to God. Un visu šo te lietu izsaukt pretī Dievam. Lūgt Dievu. The next day, there was a person who was really opposing our position. Un tad nākošajā dienā tur bija kāds cilvēks, kas ļoti stipri bija pretī mūsu pozīcijai šajā jautājumā. He was from the administration. He had power, basically. He was from the administration. He was overlooking the school business. And he was in power. Tas bija cilvēks, kas pārstāvēja skolu administrāciju, un viņam bija vara pieņemt lēmumus šajos jautājumos. The ruling of the court to take the children away within 24 hours. Un viņam bija vara mūs ielikt tiesas priekšā un 24 stundu laikā mums atņemt bērnus. So we went into our knees, cried out to God. Un mēs pazemojāmies uz ceļiem un saucām uz Dievu. Now the next day, another lady came and said, this person was ill. Un nākošā dienā pie mums ierodās kāds sieviete un teica, ka šis cilvēks ir saslims. And my brother said, you prayed him into illness. Viens brālis teica, ka jūs esat viņai ielūguši slimībā. But you know, after that we thought, well, we're really serving a living God. Bet pēc laika mēs sapratām ar to, kad mēs kalpojam dzīvojam Dievam. Who knows our needs? Kurš zina mūsu vajadzības? Who knows our hearts? Kurš pazīst mūsu sirdis? But he is also very diligently working in our hearts. Bet viņš ir arī tas, kas ļoti precīzi darbojās pie mūsu sirdīm. And all those, let's say, hidden sins. Un arī visas tie apslēptie grēki, mūsu apslēptie grēki. And I would say that plural, it's, I think, if you say sins, there is only one sin in this world. Es teicu daudzskaitīgi, daudz grēku, bet principā ir tikai viens būtiskākais grēks pasaulē. And that is separation from God. Un tas ir atdalīšanās no Dieva. It is if there is something which separates us from Him. Tā ir kā lieta, kas mūs atdala no Dieva. Because as much God loves us, jo Dievs mūs ļoti stipri mīl. as much as He has given everything Tik daudz pat, ka viņš ir atdevis pilnīgi visu, to save us, lai mūs izglābtu. so much He is also holy. Tikpat lielā mērā viņš ir arī svēts. And no unholiness goes away. Un nekāds nesvētums Dievam nevar iet Dievam līdzi. And that's why it's so important to, as we heard today, to examine yourself. Un tādēļ tas ir tik ļoti svarīgi, ka mēs paši arī pārbaudām sevi. What drives my heart or my motives? Kas ir tas, kas virza manu sirdi, vai kas ir mani motīvi? Is it because I want to be recognized? Vai tas ir tāpēc, ka es gribu būt pazīstams? Is it because I want to be acknowledged, seen, Vai es gribu būt kaut kur redzams, lai mani atzīst? accepted by whether it's at work or in the neighborhood or in the church? Varbūt tas ir, ka es gribu būt pazīstams saviem kaimiņiem, vai varbūt arī draudzē gribu būt ļoti
people come in and just go straight into the ball and ignore you, Ja cilvēki ienāk šeit un vienkārši ignorēt jūs, dodās pat taisno uz zāli, what's going on in your heart? kas tavā sirdī notiek? Does it hurt? Vai tas ievaino tevi? Is it something you carry then with you against this person? Vai tas ir tas, ko tu nesā līdzi varbūt pret kādu cilvēku? And I think that is something where there's a weakness the enemy uses again and again. Un tas tā var būt kā tāda vājība, ko ļaunais izmanto pret tevi atkal un atkal. But not up to us to blame the enemy. Bet tas nav mūsu uzdevums vainot kādu ienaidnieku. It's up to us to cleanse our heart. Tas ir mūsu uzdevums iztīrīt mūsu sirdi. Such that we are connected to this river of living water. Tādā veidā, lai mēs būtu vienmēr savienoti ar šī dzīvā ūdens straume. Which cleanses us and actually also shows where those stains of dirt, spiritual dirt, are. Kad šī upe šķīsta mūs ar vienu no jauna un arī parāda tās vietas, kur ir šie netīrumi. We had yesterday a meeting with the youth. Vakardien mums bija tāda tikšanās ar jauniešiem. And it's quite often happens, those young people, they have one question in their heart. Un kā tas parasti notiekās, jauniešiem parasti ir viens liels jautājums viņas sirdīs. How to deal with the opposite sex. Tas jautājums ir, kā izturēties pret pretējo dzimumu. Because there is obviously something working in their body and their hearts and their feelings. Jo acīm redzam, tas ir skaidrs, ka jauna cilvēka ķermenī jūtās un emocijās darbojas kāds spēks. But this marriage is something very holy. Bet laulības lieta tā ir ļoti svēta lieta. From the idea God has put in it. Jo Dievs ir ielicis kādu domu šajā lietā. He is the author of this marriage, of this institution. Dievs ir šīs te institūta vai šī iestatījuma autors. That's why the world attacks the marriage, the family so hard. Un tas ir iemesls, kāpēc šī pasaule tik ļoti stipri uzbrūk laulībai, ģimenei. Because that is, generally speaking, that's the crib in which the Lord is being put in. The crib is Jo tas ir kā šūpulis, kurā tika arī mūsu kungs ielikts. Tad he came into this world, he was put there. Jā, un tad Then he has to also be put into the family. Tad, jo arī mūsu kungs, viņš ienāk šajā pasaulē kā caur ģimeni, tā kā šūpuli viņš bija ieliks šajā ģimenē. So it is a creation of God. Tad tas ir Dieva veidojums. Now destroying family, marriage, or discarding it as something overtaken, middle age kind of stuff. Un uzbrūkot ģimenei kā tādai, kas nāk kaut ko no viduslaikiem vai kaut kas tāds ļoti novecojis. That destroys also the beginning of holy life. Tas arī iznīcina šo te svēto dzīvi. Because there's no place anymore where, I would say, those virtues can be grown. The relationship to God can be grown. Jo arī caur to nav vietas cilvēkam, kurā var augt tikuma un kurā arī var veidoties dzīvības no Dieva. So we spoke about what's
special with the girls, what's special with the boys. I don't want to go into that, but mēs runājam gan ar puišiem, gan ar meitenēm, es par to varbūt neiedzināšos. What I want to mention is God created the marriage in order to, as Romans 8, verse 29, to transform us into the image of His Son, Jesus Christ. Un Dievs ir veidojis ģimeni tādēļ, lai mūs pārveidotu Kristus līdzībā, kā tas ir rakstīts vēstulē Romiešiem 8. nodaļa 29. pants. And He uses my wife to work in me. Viņš izmanto manu sievu, lai darbotos manā dzīvē. And I think, I'm quite certain, He uses me to work in her. Un es domāju, es ceru, ka viņš izmanto arī mani, lai darbotos viņas dzīvē. And He uses our children to work in both of us. Un viņš izmanto arī mūsu bērnus, lai darbotos mūsu augas dzīvē. And He used them up to the point where my wife would say in the evening, I don't know what to do with those children here. Viņš izlieto šos bērnus līdz pat tādam līmenim, ka vakarā man sieva teica, es vairs nezinu, ko saviem bērniem iesākt. In this context, we have once a very good advice from a very wise missionary. Missionary. He gave us advice. Missionary. Sorry. Mēs pārpratums bija šī. Tad līdz kāds misionārs mums deva ļoti gudru padomu mūsu ģimenes dzīvē. And he said, whenever we have a problem with our children, tad, kad mums bija problēmas ar mūsu bērniem, he would say to his wife, let's examine ourselves. Viņš teica, ka tad es gāju pie savas sievas un teicu, pārbaudīsim paši sevi. Let's get on our knees and pray to the Lord, ask Him that He shows what's wrong in me. Nokritīsim uz ceļiem un lūksim Dievu līdz brīdim, kamēr mēs saprasim, kas manī ir nepareizi. And from our own experience, we can confirm that recipe works. Un no savas pieredzes es jums varu teikt to, ka šī recepte darbojas. Because if you examine yourself and you're open to let God show what's wrong. Un ja jūs pārbaudat paši sevi un atļaujat Dievam parādīt to, kas ir nepareizi manī, where you have done wrong, tur, kur kaut kas nepareizi ir izdarīts, and you go and ask for forgiveness, tad tu ej un lūdz piedošanu. And there's no problem even to go to the children and say, even if they ask nothing. Un tā nav nekāda arī problēma, ka tu vari pieiet arī bērnam, pat ja viņš ir ļoti maziņš bērns. I lost temper, or I was angry. Es zaudēju savaldīšanos, vai es biju dosmīgs uz tevi. Please excuse me. Lūdzu piedod man. You will not lose authority. Tu nepazaudēsi autoritāti tādēļ. Interestingly enough, exactly the opposite happens. Ir interesanti tas, ka tu tieši otrādi tā autoritāte pieaugs. And then the children come. Un tad arī bērni nāk. And say, I didn't behave myself right. Un bērns atnāk un saka, es nepareizi uzvedos. Man tā nevajadzētu. Please forgive me. Lūdzu piedod man. And all of a sudden, things get in the right places again. Un pēkšņi kaut kādā neparastā veidā visas lietas saliekās pareizā kārtībā. And the thing is, husband and wife, they live so closely together. Un vīrs un sieva, viņi dzīvo tik ļoti cieši tuvu viens otram. After years of living together, un jau daudz gadus dzīvojot kopā, they know each other so well that sometimes we even anticipate what the other would say. Viņi ir iepazinuši viens otru tik ļoti cieši un labi, ka viņi bez vārdiem pat var pateikt, ko otrs domā. And you feel whether an answer or even maybe
something which hadn't been spoken out, just in the attitude. Un jūs varbūt pat neesat izrunājis vārdu, ka tā attieksme vai tas noskaņojums is right, or whether the other wants to hide something. Ir vai tas attieksme ir pareizi, vai kāds mēģina kaut ko slēpt sevi. But even more, Bet vēl vairāk, our children see their parents as no one else in this world. mūsu bērni pazīst vecākus vēl daudz labāk nekā jebkurš cits cilvēks uz šīs pasaules. And they perceive as no one else in this world whether faith is genuine or not. Un mūsu bērni atpazīst, vai mūsu ticība ir īsta vai tā ir neīsta. And that's why the family is so important in the kingdom of God. Tieši tādēļ ģimene ir tik ļoti svarīga lieta Dieva valstībā. But also in the Christian life and his path along the way Un arī kristīgā dzīve, un arī ceļš uz to the Lord. pie tā kunga. And I have to admit, when I became a believer, only because of the sermons and the preachers I've heard, Es kļuvu par ticīgu cilvēku un par kristieti ne tikai tāpēc, ka es dzirdēju kādas svētdienas, kas tika man sludināts, but also because I've seen the changes in my family, and I have to admit my wife was the first to go ahead. bet man ir jāatzīst tas, ka es redzēju kādas izmaiņas notiekās manā ģimenē, un man jāatzīst to, ka man sieva bija kas pirmā kļuva kristieti. And then our oldest daughter went ahead. Un tad mūsu vecākā meita kļuva par kristieti. And there was a change. Un tur bija liels izmaiņas viņa dzīvē. I couldn't ever see or ignore. Un tās izmaiņas es nevarēju vienkārši ignorēt vai palaist garām. That told me there is really changing power there. Tas man pateica to, ka ticībā ir kāds ļoti spēcīgi izmainošs spēks. There is a living God who works very humbly. Un ir dzīves Dievs, kas ļoti pazemīgi darbojas pēc cilvēkiem. All the powers of this world can overcome that. Un nekāda šīs pasaules spēka nevar pārvarēt šo spēku. Maybe just to the end, I wanted to mention 2 verses from Isaiah. Un Yes, the promise of God. Es vēl gribu pieminēt kādas 2 raksturvietas no Jesajas grāmatas. And maybe I read one verse from chapter 34, just the first verse. Un pirmais būs no Jesajas grāmatas 34. nodaļas 1. pants. Come near, you nations, to hear, and eat, you people. Nāciet šurp tautas un klausieties tautas un ņemiet to vērā. And then chapter 35, verse 6. Un tad 35. nodaļas 6. pants. And there say, then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing. The waters shall burst forth in the wilderness, in streams in the desert. Tad klivais slēgs kā brievis un mēmo mēli gabalēs, jo ūdens izvēr tūkstnesī un strauji izkaltušā klevā. And again, the word of God speaks about the water which breaks through. Un citiem vārdiem runājot, šeit Dievs runā par ūdeni, kas izlauzīsies. If we come near to God, if we turn to Him wholeheartedly, Ja mēs tuvosimies Dievam un ja mēs pievērsīsimies Viņam ar visu savu sirdi. and it doesn't mean that it always is free for the water to flow.
Tas nenozīmē to, ka vienmēr ūdenim ir atļauts ļoti brīvi plūst. They have to be open to let the Lord cleanse myself to make the stream flow. Un man no savas puses ir jāatļauj Dievam šķīstīt mani un jāatļauj, lai šīs upes, šis straumi plūst caur mani. And then it will flow wherever we are in the desert. Un tad šīs trauma plūdīs neatkarīgi no tā, kur mēs kādā tūkstnesī mēs atrodamies. And there is rarely where I went, whether it's a hurricane, but also during its sleep. Un tad nav svarīgi, cik sausa ir šī zeme. Un arī a lot of places. Jo arī pie mums Vācijā mums arī ir sausas vietas. And it doesn't help to complain about the world and about the people who departed from God. Nav nekāds iemesls sūdzēties par cilvēkiem, kas dzīvo bez Dieva vai kas ir aizgājuši no Dieva. But it's up to us, Christians, to be those springs, to be the well of living water. Bet tas mums, kā kristiešiem, mums runā, ka mums ir jābūt par šādiem ūdens avotiem, no kurienes plūst dzīva ūdens straumes. And if you see around in our, also in Germany, how the world tries to take the children away, not only that it destroys the families, but also tries to pull the children away from healthy families. Un tad mēs varam redzēt arī to, kā pasaulē notiekās, kad pasaule cenšas aizvilkt mūsu bērnus prom no mums savā iespējā. Very often we hear the questions, how could it have happened? Ļoti bieži mēs dzirdam tāds jautājums, kā tas varēja notikties? How could it have happened that we came to this point that all this morality has been ordered to the school? Kā tas varēja notikties, ka viss šī te amoralitāte ir tagad ienākusi skolās? Well, yes, Christians always affected the person. Iespējams, ka tas ir tāpēc, ka kristieši pagātnē kaut ko palaiduši garām vai kaut ko kļūdījušies. That means we have now to stand up and be a light, be salt, and be spring of living water. Bet tas nozīmē, ka šodien mums ir jānostājās un jābūt par gaismu pasaulē, par sāli un par dzīvā ūdens avotu. In the faith, as the scripture says. Tāda veida ticībā, par kādu mums runā svētie raksti. Then the Lord has promised such a thing. Un ja tas kungs ir apsolījis šādu veidu lietu, He will keep it. viņš to paturēs, saglabās. He will keep it. Viņš to saglabās.